maisiņā salikuši, bet nav savākuši. Čau visiem! Atbraucām uz Lielupi. Sēdienas rīts. Līdz vakarām pasēdēsim. Mēģināsim tādu breksu noķert pa dienu. Redzēs, kā mums sanāks. Cilvēku pilns, visi pa nakti bijuši. Nu ko, taisīsim barības, metīsim iekšā, barosim. Tā jau gaidīsim lielo breksi. Barība ir uzjaukta. Sanāca tāda forša. Barībai jābūt tā, ka bišķi uzspied, un viņa ir tā kā bumbiņa. Tad viņa ir ideāla. Tāda bišķi zemīti pieejaukt, lai viņa tumšāk ir. Tā zemīti neatradīs nekur. Sākās lietutiņš. Labi, kad kolēģiem bija lietasargs. Kaut kāds 2 stundas jau mētāja barība, vispār pa copi nees redzējis. Kolēģiem bija viena copīta uz fīderīša. Un uz pludiņš noķēra maz asarīti. Tas arī viss. Otru blakus makšķeri iemetu uz naktinieku ar dzīvo kopā uz 2 māķiem. Tā kā, nezinu, kas no tā sanāks, kas nesanāks. Cerams, ka būs kāda zivs, vismaz sopi redzēt. Jā, paskatījāmies tanī aplikācijā. Mazīši mākonīts ir uz galvas, tajā drīz beigs slīt. Bet tikmēr ielikšu mazu fragmentiņu no Daugavas. Biju aizskrējis uz Daugavas nakti. Tieši vakarā izbraucām, bijām ap pulkstens kaut kādiem 5, 6, ne, pat vēlāk mēs bijām. Cik mēs bijām, aizbraucām ar stundu, kaut kādiem 7. Es ap 7 atbraucu. Pie mums? Jā. Jā, izskrējām uz Daugavu, bijām ap pulkstens 6 jau galā. Bija plānots vienā citā vietā tikti, bet tur netikām, bija aizņemts jau. Tad mēs braucām tālāk. Aizpeldējām aiz nāves salas. Tur vispār izrādās nav kur makšķerēt. Tad mēs tur atradām vienu maziņu vietiņu tādu. Palikām pa nakti. Palikām pa nakti, bet neko prātīgi nenoķērām. Es noķēru 3 samiņas maziņas, kolēģis tikpat. Viņš mēģināja uz breksi, tur baroja, bet nekā nebija strauma baigi lielā. Bijām pretī ogrē, jā, saku vēlreiz. Un, nu, diezgan čābīgi. Ielikšu mazas video fragmentiņas, kā mums tur gāja, kas ko. Bet jā, nu, uz turien noteikti vairs nebraukšu. Nepatīk man tas gals. Tur vieta nav. Tā ir tīri uz breks pasēdēt no krasta. Visur privāti īpašumi. Nē, tas gals man nepatīk. Jābrauc aiz pļaviņām, tur vismaz labāk, kā saka. Nu, neko darīt. Zāles tur. Sope kāda. Ja ir to baigi mazais, bet ir laikam. Vai arī nav. Nevar saprast. Ja te ļoti maziņš ir. O, kas tur ģiržinās. Samiņš. Šī tāds te. Paskaties, kādu viņš akni paņēmis. Akna. Naktinieki. Dā. Šī tāds maziņš kurkulīts. Uz otras arī bija cope, bet tik maziņu sen nebija noķērs. Kur viņš ir man? Šitās te maziņš ūsēnīts. Vispārīgs bērniņš. Labi. Peldi prom. Tādas ēsmas lielas galvenais. Kolēģim pirmais breksīts smukais, kuru jau var ņemt uz mājām. Tas pa mazi. Normāls. Nemet ārā. Es atdošu kādam. Pagaid liņām. Stāvi, gaidi.
Paņemšu. Salēdīšu viņu. Redzēsim. Labājumā. Pagaidām jau izskatās izmērs labs. Tieši lielāks sākumā. Tie mazie beigi pretojās. Tāds pats kā tas. Apmēram. Āķīts pašā maliņā. Jā, tāds. Nē, vajag. Aizies. Lielāks? Varbūt bišķi vairāk. Nē, visi kā viens. Vismaz kādam ņem. Tikai ieedis. Tagad. Pa ilgiem laikiem beidzot pieķerās kāds breksīts. Tāds ap kilogramu varētu būt. Tur vēl barība barotavā. Es domāju, labs kaut kas. Tur ir maziņš. Pirmā zivs pa 5 stundām. Varat man apsveikt. Šitāds rezultāts. Noiet mazāk. Šitāds breks pa 5 stundām. Tā kā brauciet uz Lielu pie vēl ķert. Uzliku tīri sliekas. 2 sliekas uzliku uzreiz copi. Uz baltajiem leģiem. Sliekām jāķer. Copi beigšu. Pa 6 stundām noķēru vienu zivi. Forši ideāli copi. Labi, visiem tā.